Pamēģināsim iztīrīt plasmasas kolektoru, ja. Kā zināms, tad īsti ideāla varianta, kā iztīrīt plasmasas kolektoru nav. Nu, šitas nav tas trakākais gadījums vēl, bet kaut kāda šņaga nedaudz iekšā ir. Tad tā, kāda doma mums ir? Esmu nopircis šādus te līdzekļus. Šis te ir virtuves cauruļu tīrītājs. Šitas ir pulverveida, arī vīdrutuļu cauruļu tīrītājs. Un šis te ir šķidrais veļas pulveris. Tad doma ir tāda. Mēs mērksim kolektoru iekšā šajā te vannītē. Šis ir depo ūdensūknis, vibrosūknis, pats lētākais, ko es varēju nopirkt, 20 eiro. Sūknis ir domāts tam, lai būtu cirkulācija ūdens caur kolektoru. Nu, visticamāk, tas sūknis arī nosprāks, jo viņš it kā nav paredzēts šādām tā perversībām. Bet, nu, es ceru, ka viņš izturēs šīs 2-3 stundas, kamēr izmazgāšu abas divas kolektorus. Jā, un jau pēc tam paskatīsimies, kāds tad būs rezultāts šim te eksperimentam, jo pa lielam īsti veids, kā iztīrīt plasmasas kolektorus, neredz kā tikai šāds te ķīmiskais piegājiens. Tad jau redzēsim, kā ies, parādīšu rezultātus un sākam. Izskatās tas šitā kaut kā tā, pizdziets kas pa trobeli, bet, nu, viss process notiek. Izmantojam, jā, drošības cimdus, jo šī te ķīmija diezgan agresīva ir, jā. Un, jā, ja trāpīs acīs, tad vispār pizdziets būs, bet, nu, var redzēt, ka ūdens uzreiz paliek melns, cirkulācija ir. Tā kā pēc pusstundas paskatīsimies, kāds būs rezultāts. Tad kolektors ir gatavs, izdevās viss labi. Šis te mazgāšanās process man aizgāja aptuveni pusotra stunda. Tad paskatieties, kāds ir rezultāts. Tā. Tā kā te iespīdināt to gaismu. Tūlīt mēģināšu. Tā redzat, jā, viņš vēl nedaudz slapšs ir, bet rezultāts, manuprāt, fokusējies. Rezultāts, manuprāt, ir labs. Tā, nu. Tā, jā. Tā kā izmazgāt var kolektoru plasmasas, nav tik traki. Jums vajadzīga tikai pacietība un arī pacietīgi kaimiņi, jo tas trobelis no tā sūkņa ir diezgan traģisks, jā. Gan jau, var pasūtīt arī normālu sūkni, bet nu es paņēmu pašu lētāko. Te negrib man tas telefons fokusēties, nu, tālūk. Izskatās kaut kā šādi. Iekšā arī visi tīra, jā. Visi porti ir tīri, izmazgāti, nekur nekas nav, jā. Tad šāds te paņēmiens strādā uz kolektoru tīrīšanu. Jā, klapītes arī, redzēt, viss tīras, skaistas. Kaut gan Discovery jocīgi, viņš tās klapītes nemaz neizmanto. Šitas te nav pieslēgts Discovery. Jā, bet klapītes viņi atstājuši ir. Iespējams, kādam citam modelim viņš ir vajadzīgs. Tad tālūk, jā, kolektors tīrs. Ņemiet vērā šādu te triku. Palīdz diezgan labi viņš.